Mani sauc Sarmīte Munde. Es esmu profesionāls mākslinieks ar keramiku. Pirmā saskara man bija mācoties pamatskolā, kad zīmēšanas skolotāja man paaicināja Cēsīs zaļajā praksē pazīmēt mežā un pļavā. Un arī padarboties keramikā, keramikas podniecībā, kāda Cēsīs toreiz bija. Un no turienes arī nāca tā doma par keramiķa amatu un profesijas apgūšanu. Un akadēmijas laikā profesors Kruglovs mūs mācīja, un viņš porcelāna rūpnīcā tur izdabūja un, jāsaka, izdiedāja, lai mēs varētu pastrādāt ar porcelānu. Un tā arī pamazām veidojās tās situācijas tā, ka varēja praktizēt ar materiālu rūpnīcā. Un tas jau bija akadēmijas laikā un pēc akadēmijas laikā, jau radošā darba laikā. Tas ir jau 70. gadu sākums, 68. beigas. Un tieši caur to praktisko darīšanu mani personīgi tas porcelāns aizkustināja, kas ir ļoti, ļoti kaprīzs materiāls un ļoti smags materiāls. Tā pretrunīgi tas var izklausīties. Izskatās balts un viegls, bet tajā reālajā darīšanā, lai to baltumu un vieglumu ieraucītu, tur ir liela cīnīšanās. Un tad vēl gribās pieminēt arī mūsu korifeju Pēteru Mārtiņsonu, kas arī ļoti daudz pūles pielika, lai ar Mākslinieku savienības starpniecību izdabūtu atļauju Rīgas porcelāna rūpnīcā ielausties, es tā gribētu teikt, radošajiem māksliniekiem, lai īstenot tur savus ieceres. Un lielākā daļa jau ar porcelānu tā darīšana ir ar virsglazūras apgleznošanu uz rūpnīcas traukiem, izmantot tās formas vai arī citu autoru radošo darbu formas, un kurus kolēģis tur varētu pieminēt, kuri mēs tur visu laiku trināmies pa fabriku. Bēļas Sandrs, Unam Jurka, Arnis Pelšs, Rihards Štrauks, arī Podkalna valda, un visi mēs bijām tādi. Viens nāca, viens gāja. Esmu nostrādājis Rīgas porcelāna rūpnīcā gadu 2 mēnešus. Tas ir 70. gads, 1 gads klāt, 71. Mani tie porcelāna radošie darbi, tie visi ir modeļi un formas manas pašas taisītas. Jau visam pamatā tomēr ir kompozīcija, zīmēšana, gleznošana. Un cik jau es esmu spējusi un varējusi, es vasaras esmu vadījusi, kas saka, gleznojot, sakorelēju. Tagad pēdējos gan vairāk, gan zīmējot grafiku, jo to jau nevar atdalīt, jo ja tu sāc nodarboties tikai vienalga vai ar keramiku, akmensmasu, mālu akmensmasu vai porcelānu, tad tu arī tā var palikt tādā amatnieka darīšanā, tā teikt. Runājot vēl par porcelānu, centos maksimāli izmantot tās iespējas, kādas bija rūpnīcā strādāšana ar sāļiem un porcelāna glazūru, kas kūst pie ļoti augstām temperatūrām. Un vēl es gribu teikt, ka mēs jau tolaik ļoti brāķējam mūsu porcelānu, tā kā Rīgas porcelānu. Jo pelēks un pumpains un vēl nezinu kāds, bet tagad jau mēs uz to skatāmies kā uz pieminekli. Tādēļ, ka dedzinājums ir pilnīgi citādāks. Masa, glazūra, sāļi. Un tad ar tiem sāļiem cīnījāmies, kāda rūpnīcā bija vai ne, no oksīda tāpat, un paši taisījām to ķīmiju, jaucām. Viss tā, kā saka, ne īsti tumsā, ne īsti gaismā, bet ir jau tādas lietas, ko es šodien pat skatījāmies, saka, pati to es darīju, bet kā es darīju, nezinu, Bet ne jau tā, ka tas tā kā neapzināti, tas ir ar milzīgu darbu, ar milzīgu piepūli, kamēr tu līdz tam nonāc, un tad jau ir kaut kāds tāds mirklis, ka tu tā ņemi tā un uztaisi, Cik daudz formas esmu izveidojusi, servīzes, skaitu uz pirkstiem. 1, 2, 3, 4,
Un tad man ir tāds suvenīru komplekts, nosaukums par piemiņu, bet tas nav tā kā tādi suvenīriņi, ko plauktā liek, bet tur arī ir priekš porcelāna, tie ir lieli trauki, un tie ir arī apgleznot manis arī. Nu, tie apgleznotie ir visi man, vai ar zeltu es esmu zīmējis uz do kompozīciju, vai arī virsglazūras apgleznojums. Un tad ir atsevišķi tādi darbi, nesaistīti kā kompozīcijā, bet servīzēt viņam jākomponē visa. Te jau atkal mēs nonākam pie zīmēšanas, pie gleznošanas, pie kompozīcijas, kas tā kā faktiski būtu sākumā pamatā visam. Es ar mālu arī ļoti daudz strādāju, es ar mālu un šamotu, vai ne, ir arī mālā darba man, bet tas porcelāns man tā kā, un tas tiešām ir nācis caur asarām un asinīm brīžiem, vai ne, bet tuvāks ir. Porcelāns man šķiet bagātāks, ne naudiskā nozīmē bagātāks, kas, protams, arī seko pēc tam pats par sevi, bet viss tā, vienkārši bagātāks materiāls, priekš manis tas ir. Tieši tāpat es esmu dzirdējis, kas kolēģi tieši iz dzīves, tā teikt, porcelāna rūpnīcā. Tagad uztais modeli, uztais formu, izņem no krāsnes, vispār nekā nav. Viss ir pārplīs, nezinu cik daļās un atskan balss. Es to porcelānu redzēt negribu. Un man te laikam ir otrādi, tā kā tāda tendence varbūt uz pašmocībām, ka man tieši otrādi bijis, ja, kad ir gribējies viņu pievārēt, ja, labā nozīmē. Tā novest tik tā, lai porcelāna nerodās nepatīk pret mani un man nerodās nepatīk pret porcelānu. Man tā nav laikam, ka tāda iedvesma tagad, kur es tā dikti tā smelšos. Tas varbūt, piemēram, man būtu jāizvēlās strādāšanas procesā. Ir kaut kas, tu jūti, tu nevari atrast, nav forma, nav līnija, un tu nevari izdomāt to zīmējumu, ja kā. Un nenodarbojies ar to domāšanu, un kaut kur ej, un pēkšņi tu ieraugi duru kliņķi, ja? Kam nekāda sakara nebūtu ar to, ko tu esi iecerējis darīt, ja? Uzreiz tur ir kaut kas tāds, kas tev pilnīgi tā kā špikers. Pasaka priekšā, kā tev tas ir jādara, ko tu dari, kam nav nekāda saistība duru kliņķi. Es tā teiktu, ja. Var domāt, ka dikti sarežģīti, varbūt ir sarežģīti, varbūt nav. Es nevaru atbildēt tā tik konkrēti. Bet tādā nozīmē, kā saka, es tagad tā iedvesmojos no mākoņiem vai no dabas vai no cilvēkiem. Ne, tā nav vienkārši. Tu tur esi tajā vietā un notiek tā, kā notiek. Ko es novēlētu jaunajiem māksliniekiem? Es atgrieztos pie tā jau, ko es teicu, zīmēt, gleznot, komponēt. Īpaši varbūt zīmēt un kompozīcijai pievērsties. Ja? Un arī daudz maz to kritēriju, ko es gribu no sevis, ja? Ko es gribu panākt no sevis. Un arī novēlētu īpaši jau gan nemocīties pārāk stipra to, ka tad tagad tā pa varas makti. Ja? Tā kā mazliet arī ļauties, bet tomēr, lai iet cauri tas, ka es tā gribu, tā ir mana vēlēšanās, ja? Tā es daru. Es varbūt tagad izvēlētos tādu jaunlaiku piemēru, kas mums tagad ir visas tehnoloģija brīnumi un kas tur mākslīgais intelekts un dators un tā viss. Zīmēt mēs arī varam datorā. Viss tas ir ļoti jauki to apgūt, ja? Bet dzīves cilvēks un dzīva līnija ir dzīvi. Viss jau ies tā papli, gan jau pārslimosim šito arī un rakstīsim apsveikumu kartiņas un nekur jau neliksimies, jo pasaulē nekas diži nemainās, viss tā papli. Cilvēks jau arī, kādi mēs esam tādi, kādi bijām pirms 100 gadiem, tāda forma mainās, bet tā cilvēka iedaba jau nekur no sevis nespruksi un neaizbēgsi.